Mēs esam šeit, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz nevajadzīgo cietsirdību pret dzīvniekiem, kas notiek tepat mums līdzās. Mēs esam šeit pieprasīti, lai arī Latvija piebiedrotos tām civilizētajām valstīm, kurās asiņainais kažokādu bizness jau ir aizliegts. Cilvēces pirmsākumos mūsu senči, alu cilvēki, medīja, lai pārēstu un izdzīvotu. Alu cilvēki ģērbās nomedīto dzīvnieku ādās, lai nenosaltu. Šodien daudz kas ir mainījies. 21. gadsimtā mēs vairs nedzīvojam alās, un mums vairs nav jānogalina, lai izdzīvotu. 21. gadsimtā mums nav jānogalina, lai izgraznotos vai izrādītos. Mūsdienās līdz ar zinātnes progresu ir atklāti daudz siltāki, ērtāki un labāki apģērba materiāli. Un kažokādas ir kļuvušas par atavismu, aplieku no alu laikmeta. Tomēr kažokādu industrija vēlas nopelnīt, tirgojot šos alu laikmeta atribūtus, un tāpēc cenšas pārvērst kažokādas par bagātības simbolu. Industrija uzpērk modes dizainerus un apģērbu ražotājus, lai popularizētu to izmantošanu un radītu mākslīgu pieprasījumu pēc šī cietsirdīgā produkta. Zvēraudzētāji gribētu, lai cilvēki nezina, kādā veidā iegūst kažokādas. Viņi gribētu, lai neviens nezina, kā viņi nogalina lapsas un ūdeles, kurus pārvērš pēc tam apakalēs vai cepurēs. Viņi gribētu, lai mēs klusējam, bet mēs neklusēsim.